Maksims Širokovs Latvijas izlases pārstāvēs tikai 2002. gada pasaules čempionātā junioriem. Pēc viena mača Rīgas Dinamo rindās pēdējās sezonas pavadījis Slovākijā, Zviedrijā, Kazahstānā, Ukrainā un Šveicē, kur šajā sezonā Red Eyes rindās 40 spēlēs sakrāja 11 rezultātus punktus. Brīdkodājs sēž, gaida, neaizrausies ar avantūrām. Brīdkodājs, viņš zina, kāpēc viņš šeit sēž. Numurs bija, pirms tam bija vienkārši mana brāļa Krekals 88. numurs no olimpiādas, un tur vienkārši vienu burtu vajadzēja pārlikt. Bet tagad paprasījis paņēma numuru 3, būšu ar 3. numuru tādu. Tieši tāpat kā klubā jau pēdējos gadus diezgan veiksmīgs, man pēdējie 2 gadi diezgan veiksmīgi sanākuši Šveicē, un tad arī palikšu pie tā. Labs metiens, foršs čels, mazliet pa lēnu, priekš augstākā līmeņa hokeja. Makšķerēšana pārsvarā, ļoti patīk makšķerēt. Tā, ar draudzeni kino, daudziem uz filmām. Bet pārsvarā makšķerēšana, svaigs gaiss elpoja. Maksims Širokovs ir no tiem krievu puišiem, kuri ļoti labi prot latviešu spēli zolīt, un to arī spēlē. Bet man liekas, ka hokejs Maksimam pavodas labāk par zolīti. Un ja būs situācija, ka viņam piespēlēs ripu, Maksims to var dabūt no jebkuras vietas pretinieku vārtos. Un tā kā brālis viņam ir arī cīņu meistars, arī zina, ko darīt ar rokām laukumā.